Es sākumā ieskatam gribu minēt, ka Saule izstaro dažādu veidu radiāciju, un viena no tām ir mums visiem zināmā ultravioletā radiācija. Ultravioletos starus pēc to viļņu garuma iedala UVA, UVB un UVC staros. Visbiežāk dzirdētie ir UVA. Tie ir visgarākā viļņa stari, un šie stari ir īpaši ar to, ka tie iedarbojas dziļi audos. Tātad tie iedarbojas tieši uz ādas vidējo kārtu, jeb dermu, un šie stari ir tie, kas mums veido dzimumzīmes, pigmentu plankumus, tā veidā netieši veicinot arī audzēju veidošanos ādā. Nākamie ir UVB stari. To viļņu garums ir nedaudz mazāks, bet šie stari iedarbojas uz virsējo ādas kārtu, jeb epidermu. Un šādi iedarbojoties uz virsējo ādas kārtu, viņi tieši izmaina DNS struktūru, tātad tieši iedarbojas audzēju veidošanās, audzēju attīstībā, to ietekmējot negatīvi. Un trešie ir UVC stari. Par tiem esam dzirdējuši daudz mazāk, jo tos bloķē ozona slānis un atmosfēra. Bet šos starus ir iespējams radīt mākslīgi. Šie ir visbīstamākie stari, un tie audzēja risku praktiski 10-kārto, un ja tie, piemēram, nokļūtu uz mūsu ādas, ja nebūtu šis ozona slānis, tad praktiski neilgā laikā visiem būtu ādas audzēji. Tālāk runājot par šo ultravioleto staru iedarbību uz acīm un acu apvidu, vēlos iedalīt tādās divās grupās. Ir akūtie bojājumi un hroniskie. Pie akūtajiem vēlos minēt, ir tāda lieta kā keratokonjunktivīts, jeb fotokeratīts. Un šis fotokeratīts veidojas, kad ļoti augsta koncentrācija šī gaismas nonāk uz acis virsmas, jeb caurspīdīgās acis daļas radzenes. Un šīs epitēlijas šūnas radzenē, šīs gaismas augstās koncentrācijas ietekmē, viņas sāk lobīties. Un tad pacientam parādās ļoti izteiktas sāpes, nepatika pret gaismu, izteikta asarošana. Parasti šie cilvēki sūdzas par ļoti izteiktām sāpēm un bieži ir aizklājuši acis un nespēja paskatīties uz jebkādu gaismas avotu. Pie šī paša fotokeratīta vēlos minēt tādu lietu kā sniega aklums. Sniega aklums veidojas tad, kad cilvēks paskatās uz ļoti, ļoti stipri atstarojošu virsmu. Piemēram, tas ir sniegs, stikls, ledus, smiltis. Un cilvēks var sūdzēties par to, ka uz neilgu, uz pāris sekundēm it kā pazūd redze. Ir tāds kā gaišs aplis, spīdīgs vai miglošanās. Bet pārsvarā šie simptomi pāriet arī pāris sekundžu līdz minūšu laikā. Tātad īslaicīgi. Vēl pie akūtajiem bojājumiem dziļāk acī vēlos minēt lāzeru iedarbību. Ne tikai to lāzeru, kur izmanto dažādu dermatoloģijā, oftalmoloģijā, dažādu patoloģiju ārstēšanā, ādas uzlabošanā, bet vēlos vērst uzmanību arī uz šiem pointeriem, jeb spēļu lāzeriem, kas ļoti lielā koncentrācijā, ja ir šis stars ļoti koncentrēts, tas var izraisīt dažādas bojājumus arī acīs. Piemēram, skatoties tieši uz šādu lāzeru staru, ja šis stars ir augstāks frekvences, tas var arī iedarboties tīklenes audiem un izraisīt tur apdegumu. Diemžēl šis apdegums tīklenē ir bieži vien paliekošs, un ja tur tiek skarta centrālā tīklenes daļa, tad pacientam var pazust arī centrālā redze, miglošanās atkarībā no tā, cik šis bojājums ir liels. Tādēļ vēlos vērst uzmanību uz šiem lāzeriem un bērniem nekādā gadījumā viņus nedot. Jā, jo viņi ir tiešām ļoti bīstami, kaut gan mēs viņus ikdienā izmantojam un liekas, kas tad tur tāds ir. Vēl pie akūtajiem bojājumiem vēlos minēt tādu kā solāro retinopātiju. Šīs patoloģijas gadījumā arī tiek bojāti iekšējie tīklenes slāņi, un visbiežāk tas notiek tad, kad pacients tieši skatās uz saules gaismu,
vai skatās šo saules aptumsumu ar neapbruņotu aci. Tas, diemžēl, ir ļoti bīstams, jo skatoties uz šādu parādību, neapbruņotu aci, tīklenē notiek fotoķīmiska reakcija, kuras rezultātā izdeg iekšējie tīklenes slāņi. Pacients atkal var sūdzēties par centrālās redzes zudumu, par tādu kā melnu punktiņu skatoties taisni, miglošanos, un arī, diemžēl, šī situācija var būt neatgriezeniska. Un pie akūto staru iedarbību vēlos minēt arī acis apkārtējo audu apdegumu. Jā, var būt dažāda veida, tāpat kā uz ādas. Mums ap acīm ir ļoti plāna āda, un šī āda ir daudz nepasargātāka un daudz jutīgāka uz saules iedarbību. Tālāk vēlos parunāt par hroniskajiem bojājumiem acīs saules ietekmē, un viens no tiem ir plaši zināmā saslimšana katarakta, jeb lēcas apduļķošanās. Pacientam ilgstoši un regulāri esot gaismā, skatoties uz spilgtu gaismu, lēcā izmainās proteīni, un izmainoties šiem proteīniem veidojas tās lēcas apduļķojums, ko mēs visi zinām vai esam dzirdējuši katarakta. Vēlos minēt arī tiem, kuri ir gaišu acu īpašnieki, zilo, pelēko acu īpašnieki. Varavīksnenē, jeb acis krāsainajā daļā, ir ļoti maz pigmenta, jeb melanocītu. Un līdz ar to acis iekšējās struktūras un pati varavīksnene ir daudz nepasargātāka no saules stariem nekā tumšo varavīksneņu īpašnieki. Tādēļ šiem cilvēkiem noteikti vajadzētu atcerēties par saulesbrīļu nēsāšanu, jo ilgstoša iedarbība uz acu saudiem, īpaši asinsvadu apvalkiem, var veidot šo audzēja melanomu attīstību. Ja melanoma var attīstīties jebkurā struktūrā, kur ir asinsvadu apvalks, gan varavīksnenē, gan konjunktīvā, gan dzīslenē, ja, jebkur. Tad vēlos minēt arī tādus varbūt netik nozīmīgus, bet tomēr cilvēkiem traucējošas izmaiņas. Viena no tām ir uzgļotādas un sklēras, ja baltās acu daļas izveidojas tādi kā gļotādas sabiezējumi, kas ir taukaudu un proteīnu nogulsnējumi šajā sklērā un konjunktīvā. Ja? Tie ir kā mazi sabiezējumi pie acis krāsainās daļas, parasti horizontālā plaknē. Un šādi te veidojās cilvēkiem, kas ir lauku darbu darītāji, var veidoties arī putekļainā vidē, smēķētājiem bieži vien ir šie sabiezējumi, zvejniekiem, sērferiem, visiem, kas atrodas ilgstoši ārā saulē un tiešos saules staros. Nākamais, ko vēlos minēt, ir sprānveida plēve, kas var veidoties ilgstoši saules iedarbības rezultātā, jeb pterīgijas. Tā ir gļotādas uzaugšana uz acis virsmas. Pacienti var ne par ko nesūdzēties, bet tad, kad šī plēvīte uzaug līdz zīlītei, tad gan pacients sūdzas par to, ka viena acis miglojas, viena acis var dubultoties, var parādīties dažādi stari, bet šo spārnveida plēvi ķirurģiski ir iespējams arī noņemt. Ir tāda saslimšana, kas saucās vecuma mākulas deģenerācija. Tā ir dažādu faktoru ietekmē veidojusies slimība, un galvenie faktori, lai šī slimība izveidotos, ir vecums, tie ir virs 50 gadi, ģenētika, vides faktori, dzīvesveids, visam ir jāsastājas pa plauktiņiem, bet, diemžēl, saules iedarbība hroniska var veicināt vecuma mākulas deģenerācijas attīstību. Ja? Tā kā šiem cilvēkiem, kuriem ir konstatēta šī slimība, arī noteikti rekomendēju domāt par acu aizsardzību papildus. Vēl vēlos minēt tieši par acu apvidu. Hroniski saules ietekmē var veidoties audzēji, dažādi veidi audzēji.
jau mani pieminētā melanoma, bet ir 2 audzēji, kuriem ir apstiprināts tas, ka saules iedarbība tieši veicina šo audzēju attīstību, un tā ir bazālo šūnu karcinoma un plakanšūnu vēzis. Tāpēc vēlos vērst uzmanību pacientiem, cilvēkiem, kuriem acu apvidū ir jebkāda veida veidojums, kas ir ilgstošs, ātri augošs, dažreiz var sulot, dažreiz var asiņot, uz tā var būt krevelītes, un tas mainās un ir nepārāk pievilcīgs izskatā, nekādā gadījumā neatlikt vizīti pie acu ārsta. Un tālāk runājot par aizsardzību, aizsardzībā pirmām kārtām ir mūsu pašu dzīvesveids. Ja? Tātad vislabāk iesakām neiet tiešos saules staros no 10 līdz 4 pēcpusdienā. Neskatīties nekādā gadījumā spilgtā gaismā uz sauli tieši, ja, bez aizsarga līdzekļiem. Noteikti ir jāpadomā par saules brillēm. Par saules brillēm tas ir ne tikai kā skaistuma aksesuārs, bet ļoti noderīgs acu veselībā un pašsajūtas uzlabošanā. Bet jāatceras par saules brillēm, ka iekšā uz kājiņas noteikti ir jāpaskatās, tur ir jābūt rakstītam, ka ir nodrošināta šī UVA, UVB aizsardzība 99 līdz 100%. Nemazāk. Šeit uz kājiņas ir jābūt rakstītam, ka šīs saules brilles pasargā gan no UVA, gan no UVB stariem. Principā dažreiz var arī būt, ka nav uz tās kājiņas. Uz godīgi sakot, nezinu, tas ir varbūt optometristam drīzāk jājautā, bet pirms jūs pērkat saules brilles, noteikti ir jāpārliecinās, ka ir 99 līdz 100% UVA, UVB aizsardzība, vismaz 400 nanometru. Visi šie jautājumi ir jārunā ar optiķiem, optometristiem un optikāriem. Ja? Šie cilvēki ir tie, kas ļoti labi zina visu par brillēm, par to stikliņiem, par pārklājumiem, par aizsardzībām. Ja? Mēs varam rekomendēt, bet pašu svarīgāko informāciju par brillēm jūs noteikti saņemsiet jebkurā optikā. Papildus saules brillēm, izvēloties tās, vēlos minēt, ka ļoti labi būtu, ja jūs kopā ar saules brillēm vilktu arī cepuri. Ja? Tā var būt cepura ar nagu, tā var būt platmala, tā var būt jebkas vai saules sargs, bet jo vairāk ir lielāka aizsardzība sejai, acīm un acu apvidumu, jo labāk jums. Ja? Par to ir jāatceras ikdienā. Ādu ap acīm ir jāpasargā katru dienu, neatkarīgi no tā, vai ir ēna vai saule. Katru dienu izejot no mājas ir jālieto SPF 50, vismaz 50 kā viņi sauc to stiprumu, SPF 50. Jāliek ir krēms ar SPF 50. Ja? Neatkarīgi no tā, vai ārā saule, vai mākoņi. Un īstenībā pēdējā laikā runā arī par to, ka datora ekrāni arī izdala starojumu, kas arī negatīvi ietekmē sejas, acu ādu. Ja? Protams, pie datora ar saules brillēm nesēdēsim, bet mēs bieži vien aizmirstam mirkšķināt acis, var veidoties sausās acis sindroms. Ja? Tāpēc ilgstoši strādājot pie datora ņemam pauzes katru pusstundu, 30 sekundes. Neaizmirstam par mitrinošiem acu pilieniem, ja ir sūdzības, un ārā ejam ar krēmu, vismaz 50 SPF, saules brillēm un vēl labākajā gadījumā cepuri, ja ārā ir saule. Metinātāji, tas ir parasti metinātāji ir cilvēki, kuriem ir šis fotokeratīts, par ko es stāstīju pirmo. Ja? Viņiem nav pietiekama aizsardzība, tiek sadedzināts. Tas fotokeratīts ir radzenes, ja priekšējās acis virsmas apdegums. Tas ir tāpat kā akūts apdegums uz ādas no saules stariem. Viņiem šī koncentrētā gaisma ir ietekmējusi epitēliju šūnas radzenē, un tās sākušas lobīties. Ja? Šo fotokeratītu mēs varam diagnosticēt pie spraugas lampas, nokrāsojot acis virsmu ar fluorescento krāsu, ar
fluorescīnu, oranžā krāsā, un skatoties zilajā gaismā, mēs redzam šīs te nodegušās vietiņas, viņas iekrāsojas specifiskā gaismā, un tā mēs varam pateikt, ka tas ir fotokeratīts. Jā. Ārstējas vai ne? Ārstējas. Tas nav paliekoši, tas ārstējas ar gēlu, ar dažādu veidu ziedēm, antibakteriāliem pilieniem, bet pirmās 3 dienas, kamēr šī epitelizācija atkal atsākās, 24 līdz 72 stundas tās aptuveni ir ļoti stipras sāpes. Jā, pacients principā grib tikai dzīvot ar acīm ciet, jo sāpes tiešām lielas. Jā, metinātāji, cilvēki, kas ir, piemēram, bijuši kaut kur, kur ir ieslēgta šī antibakteriālā zilā gaisma. Arī? Jā, un dažreiz ir tā, ka pacients ierodas, viņa sūdzības ir par vienu aci. Un tad mēs jautājam, vai gadījumā tajā pusē, kur acis ir skarta, nav bijusi zilā lampa. Ja? Jo jums pat nav jāskatās tieši lampai virsū, jūs varat būt tā kā blakus, un arī tas var ietekmēt šo te aci, jā, jo tur ir ļoti koncentrēta šī te gaisma. Metinātāji, jā, UV laboratorijās, kas strādā, piemēram, un ir aizmirsuši izslēgt šo te zilo gaismu, ja, un sūdzības parādās nedaudz vēlāk, vairākas stundas pēc tam. Solārijā ejot arī ir noteikti jālieto specifiskas aizsargbrillītes, vai vienkārši jāaizsedz acis, nekādā gadījumā nedrīkst uz šīm te ultravioletajām lampām skatīties. Un vēl, ko es gribēju minēt par saules brillēm un par acu aizsardzību, ir tas, ka atkarībā no tā, ar ko jūs nodarbojaties, kāds ir jūsu dzīvesveids, ir jāpielāgo saules brilles dzīvesveidam. Piemēram, parastās saules brilles, ar kurām mēs staigājam pa ielu, nederēs slēpotājiem, jā, sērferiem, jā, snowboardistiem jau uz kalna vai skrējējiem. Jā, ir atkarībā no dzīvesveida, no aktivitātes, tām ir jābūt speciālām brillēm. Dažreiz tās ir pat ļoti lielas, kas ir iestrādātas ķiverēs. Jā, tā kā par to arī ir jāatceras. Uz kalnu nebraucam. Gaišā dienas laikā ar parastām brillēm. Pirmkārt, būs neērti, viņas nenoseks jūsu acis un acu apvidu tik labi kā speciālās, un tomēr tur ir ļoti spoža gaisma un arī sniegs, kas, kā jau teicu, atstaro.